Čau visiem un sveicināti karjeras formulas podkāsta epizodē. Šodien mēs ielūkosimies arhitekta profesijā. Paliec ar mums, lai iegūtu iedvesmu un kādas jaunas zināšanas savam karjeras ceļam. Šodien ar mums ir Roberts Rieksniņš. Sveiks, Robert! Sveika, Enija un klausītāji! Jā, un es domāju, mēs varētu sākt atgriežoties tavā pagātnē. Un es vēlos, lai tu mums visiem pastāsti, kāds tu biji vidusskolā, kādi bija tavi laiki, ko tev patika darīt, tavas intereses, ārpus skolas hobiji varbūt. Jā, no vidusskolas skaists laiks, ja tad jāatsauc atmiņām vidusskola. Un es esmu mācījies Jelgavas 4. vidusskolā, kas ir... Arī Jelgavas? Jā. Kas ir mūzikas novirziena skola. Un faktiski ir tā, ka vidusskolā, kā jau mūzikas novirziena skolā, lielākā daļa manu brīvā laika bija saistīta ar muzicēšanu. Un es biju ļoti aktīvs mūzikas sfērā, jāsaka, es biju gan korī, gan orķestrī, gan arī man bija rokgrupā un arī savā rokgrupā, gan kā bundzinieks, gan kā vokālists un dažādi. Tā kā tā bija man liela aizraušanās, jāsaka, tieši mūzika, kas, protams, it kā liekas nav īsti saistīta ar arhitektūru, bet faktiski ir mūzika un arhitektūra ļoti saistītas kā mākslas nozars. Bet paralēli, faktiski, jā, es godīgi sakot, kaut kur drusku fonā man ļoti padevās ģeometrija un zīmēšana, un es kaut kur drusku fonā laikam domāju par to, ka es kādreiz varētu būt arī arhitekts. Kaut gan tā pamatā es biju pilnībā noskaņojies, ka es pēc vidusskolas beigšanas, kad es iešu uz mūzikas akadēmiju un pa mūzikas līniju. Tā. Kurā brīdī tad parādījās, ja noskaņojums jau bija uz to mūziku, kurā brīdī tad tieši bija par to arhitektu? Jāsaka tā, ka tas izkristalizējās pavisam vēlā fāzē, godīgi sakot, tad, kad es jau biju iesniedzis dokumentus 2 universitātēs, starp citu mūzikas akadēmijā tā arī nē. Es biju iesniedzis dokumentus Rīgas Tehniskajā universitātē uz arhitektiem, ka tomēr man likās, ka jāmēģina. Un otra vieta bija angļu filologi, jo man ļoti labi padevās valodas, un tad uz tiem. Un, līdz ar to faktiski tā izvēle, ka tomēr iet uz arhitektiem, viņa notikās tad, kad es veiksmīgi biju iekļuvis īstenībā abās universitātēs. Un es biju noskaņojies pat iet uz angļu filologiem, jo tur bija daudz vairāk skaistu meiteņu. Mēs bijām tikai 4 puiši tur, un kā jau var iztēloties, tajā laikā tas bija daudz svarīgāk nekā profesijas izvēle. Es tā drusku jokoju, bet principā arī pēc mana tēva ieteikuma es tomēr nolēmu, ka arhitektūra būs nopietnāka un tāds nopietnāka profesija priekš manīm un iederīgāka. Bet kāpēc tieši arhitektūra? Tas vairāk bija tiešām tad nāca no tēva motivācijas? Es izstāstīšu, tas pat vēl ir varbūt pirms vidusskolas laika, tad jāskatās. Pirmkārt, mani abi vecāki ir arhitekti. Tā saka, tās arhitektu dinastijas, es neteiktu, ka pašlaik tā man ir gluži dinastija, bet man ir vecvectēvs esot bijis arhitekts, un līdz ar to, es kaut kur jau pat bērnībā es esmu redzējis fonā un jutis to profesijas klātbūtni, jo es redzēju, kā tēvs strādā un kaut kur viņam rasējamais dēls bija un grāmatas bija un kaut kāda rasējuma bija uz galda. Un es pat bērnībā arī es zīmēju plānus, kaut kādus māju plānus. Es atceros, vēl tiešām es zīmēju, vienkārši zīmēju māju plānus. Tā bija tā kā iešana tāda jau ģimenes pēdās? Laikam, ka jā. Kaut gan, kā es saku, tā bija pilnīgi absolūti mana izvēle, jo es biju domājis, ka varbūt tiešām iet pa mūzikas sfēru, jo man mūzika ļoti patika un padevās arī, es teiktu. Un bet katrā ziņā tas bija tāds jau ļoti vēls lēmums. Tas nebija tā, ka pamatskolas beigās es jau skaidri zinātu, ka es būšu arhitekts. Absolūti nē. Tas bija tikai vidusskolas pašās beigās, jau iestāja eksāmenu beigās, teiksim, tad tikai izkristalizējās. Tā apmēram. Un līdz ar to, kā es minēju, faktiski droši vien tā profesija man nāca, tā sajūta, ka tas varētu man derēt, nāca jau no bērnības, kad es redzēju, ka vecāki ar to nodarbojās. Es kaut ko pats darīju, man ļoti padevās ģeometrija, man patika zīmēt. Man tie arī
es vēl joprojām zīmēju. Man te ir maza kartiņu Redzējām, kolekcija. Jā. Nu tā. Jā, un piemēram, ja vecāki vispār nebūtu arhitekti, tad bijuši, tavs ceļš arī tur būtu novedis? Nē, es domāju, ka nē. Es domāju, ka es būtu aizgājis muzikālo ceļu. Jā. Es domāju, ka noteikti, visticamāk. Tad tā bija. Jā, jo skolas tas backgrounds un tā skolas pieredze, ņemot vērā to, ka tā mūzikas novirziena skola, man viņa deva ļoti daudz, tādu riktīgu bāzi un ļoti labu sajūtu par muzikalitāti un par to. Man arī tiešām tas padevās un ļoti interesēja. Es saku, un es droši vien būtu devies pa mūzikas sfēru. Kā šī mūzikas joma ir palīdzējusi tev tieši arhitektūrā? Man tā ir palīdzība. Mūzika ir ļoti radoša. Mūzika, labi, teiksim tā. Mūzika un arhitektūra, kaut ir tās dažādas mākslas nozares, jā, viņas ir ļoti saistītas. Arī arhitektūrā mēs varam sastapties, piemēram, ar ritmu. Arhitektūrā mēs varam sastapties ar kompozīciju, kas ir ar mūzikā, ar melodiju, es pat teiktu, varētu sastapties ar proporcijām. Tā, un es savu maģistra darbu, mana maģistra darba tēma bija mūzika arhitektūrā. Jā. Es gan īsti vairs neatceros, ko es tur sarakstīju, bet jā. Tā tēma ilustrēja, cik daudz saistību ir mūzikai kā mākslai un arhitektūrai kā mākslai. Jā, tas ir ļoti interesanti. Cik forši, ka sasaistījās tieši ar to vidusskolu. Tur ir tāda, es pat teiktu, varbūt tava filozofija godīgi. Drusku, jā. Vai ne? Un par to ģimeni paturpinot, vispār, ja tev vecāki ir šie arhitekti, ka tev liekas, ka tev un tavam tēvam ir līdzīgs skatījums vispār uz arhitektūru? Vai viņš ir vienāds, vai katram ir savs stiliņš tāds? Es domāju, ka mēs esam atšķirīgi. Lielākajā mērā ir tas, kas mums ir līdzīgs, bet lielākajā mērā mēs esam atšķirīgi. Mēs esam dažādas paaudzes, drusku. Tēvs ir vairāk tehniskāks. Varbūt man patīk nedaudz stilistiski cita ievirze. Man patīk, teiksim tā, varbūt drusku skandināviskais asketisms. Tam līdzīgi, jā, bet tas ir pilnībā saprotami, jo tēvs ir citas paaudzes jau pārstāvis, jā. Tā es teiktu. Tad ir atšķirība. Ir noteikti ir atšķirības, un es daudzas lietas gan teorētiski, teiksim, gan arī projektos, gan arī, godīgi sakot, tīri praktiski, jā, es daru savādāk. Jā, bet kā zināms, lai nonāktu pie rezultātu, var nonākt pa dažādiem ceļiem. Tā ir taisnība, un tas pat ir forši, ka nav tāds copy-paste bez maz vai vienkārši, bet savu stilu, vai ne? Protams. Un tad tā, kā sauc to skolu pēc vidusskolas, kur izlēma mācīties? Rīgas Tehniskā universitāte. Jā, Rīgas Tehniskā. Arhitektūras fakultāte. Un kā bija? Pastāsti par šiem, varbūt, nezinu, tev vieglajiem vai grūtajiem studiju gadiem. Kā ir mācīties arhitektūru? Jāsaka tā, es esmu izstudējis profesionālo izglītību 5,5 gadus, tas tā pa to ilgumu, plus vēl maģistratūru 2 gadus, un vēl arī doktorantūru, kuras gan neesmu pabeidzis, bet labi. Tad kopā pa to ilgumu, es teiktu, tad jaunajiem, kuri domā un plāno un izsver vai iet arhitektūras ceļu, jārēķinās, ka studijas nav ātras, jā. Studijas ir nopietnas. Es negribu teikt, ka ne tā kā varbūt medicīnas nozarē, ja tur, es domāju, tur ir riktīgi traki. Bet vispār ir jāpievēršās nopietni. Studijas bija nopietnas un diezgan sarežģītas, es pat teiktu, jo arhitektam ir ļoti specifiski priekšmeti, kur apvienojas gan tehniskais, gan radošais. Tāds diezgan plašs spektrs, piemēram, fizika, materiāla zinības, jā, un arī zīmēšana, un ļoti daudz dažādu mehānika, kā es minēju, un ēku daļas, tipoloģija un tam līdzīgi, respektīvi, kuras prasa no tevīm tiešām iedziļināties. Jo arhitektūra nav vienkārša profesija.
Nav vienkārši. Jā. Tur ir gan mākslinieckais, kā es minēju, gan arī tehniskais, gan matemātika, starp citu, arī padziļināt nopietni matemātika. Un līdz ar to, jā, bet es faktiski, neskatoties to, es studijas izbaudīju. Man bija lieliski studiju gadi, es teiktu. Tiesa gan, jā, pirmais kurs bija ļoti smags dēļ tiem priekšmetiem, matemātika, augstākā matemātika un tam līdzīgi. Līdz ar to, teiksim, ja runā par strādāšanu paralēli, tad tas nebija iespējams, bet faktiski uzreiz pēc pirmā kursa jau es paralēli sāku strādāt, un tas arī vēl, protams, tas neatviegloja studijas, protams. Tā, bet kopumā, jā, ko es vēl varu pastāstīt par studijām? Varbūt ir kaut kas, ko varētu jaunieši pirms šīs augstskolas kādus pulciņus papildus apmeklēt, kas varētu būt tas, kas palīdzētu, lai atvieglotu studijas tālāk? 2 sfēras - zīmēšana un matemātika. Tām ir jābūt. Tas ir ļoti nopietns pamats, un starp citu, tas ir arī iestāja eksāmenos. Jā, zīmēšanas eksāmens. Tagad laikam, arī vēl joprojām laikam ir arī matemātikas eksāmens, gudīgi sakot. Nezinu. Es nezināju, ka matemātikas eksāmens. Jā, matemātikas eksāmens, jā. Un protams, it kā tad, kad es stājos, tad tā kā drusku prevalēja, tā var teikt, tāds prevalēja zīmēšana. Tā bija tā kā pamats, un tā matemātika tagad drusku mazāk svarīga. Bet, ja tu biji pilnīgi izkriti matemātikā, tad iestāties bija praktiski neiespējami. Noteikti ne budžetā. Tad tā kā zīmēšana un matemātika, papildus vēl ģeometrija. Jāsaka, vidusskolā ģeometrija jācenšas apgūt iespējami tā cītīgi. Un kā bija, tu jau teici, ka darbu diezgan neiespējami apvienot visu, un kā ir ar vispār savu ārpus dzīvi, vai nepazuda tā jaunības garša, vai viņa neiekrita tikai skolā, ne? Nē. Mēs pa studijām tieši, jā. Mēs paspējām, man bija lielisks kurs, mēs paspējām gan kārtīgi izballēties, gan kursa vakarus organizēt, gan arī man, arī privātai dzīvei arī drusciņā atlika laiks. Jā. Tas ir ļoti labi īstenībā. Tieši tā. Tā kā es arī 2 gadus nodzīvoju kopmītnēs, tā kā es esmu studiju gadus kārtīgi izbaudījis. Tas ir vajag. Jā, tā kā, es negribētu pārspīlēt, ka tās studijas bija pārāk nopietnas, ka nekam citam neatliek laiks. Noteikti, nē. Jo varbūt ir cilvēki, kas arī no tā var nobīties, tieši nemācīties, jo grūti to visu ir apvienot. Visu var apvienot. Jā. Un ja tev tas viss būtu jādara vēlreiz, vai tu to darītu? Es domāju, ka noteikti, jā, kāpēc ne obligāti, jā. Es gan nezinu, tagad, ja man būtu jāstudē vēlreiz, varbūt pamēģināt kādu citu profesiju. Kaut gan godīgi sakot, laikam, ka nē. Es esmu ārkārtīgi apmierināts ar arhitekta profesiju, ar arhitekta izglītību un to, ko es daru. Tā kā es varu teikt noteikti par sevi, ka es esmu trāpījis desmitniekā, tā kā es vēlētos, jo profesijai jābūt tādai, kas patīk. Jā, man tiešām tas liekas patiesi vissvarīgākais, ka dzīvē tik forši, kad sajiet, kad var darīt to, kas patīk, un vēl iespējams, protams, nopelnīt un būt savā profesijā, kas patieši cilvēkam patīk. Jā. Jo ir daudzi, kuri tikai pusdzīves laikā saprot, ka viņi nedara pareizo lietu, un tas ir Tā ir. Bet tas, ko es varbūt drusku vēl varu piebilst, kur vērst uzmanību, ja izvēlās arhitekta profesiju vispār kopumā un arī studijas tā skaitā, tad ir jārēķinās, ka tas nav gan reālā, bet tas nav 8 stundu darba laiks. Arhitektam tas prasa daudz vairāk. Ir pat mūsu profesors ir rakstījis grāmatu Arhitektūra, profesija un visa dzīve. Tā kā tas prasa katrā ziņā, tas ir laikietilpīgs darbs, tas ir laikietilpīgas studijas un ar to, ka tas prasa daudz laika un pacietības, ar to ir jārēķinās. Bet tomēr beigās būs gandarījums. Bet būs gandarījums, jā. Un par tā mācīšanās, varbūt tu vari ieteikt tagad jauniešiem, kā ir, kur labāk studēt, varbūt ārzemēs vai palikt Latvijā? Jā, ir noteikti es ieteiktu noteikti studēt arī Latvijā. Ārzemēs, protams, var mēģināt, bet ļoti labs variants ir uzsākt studijas Rīgas Tehniskajā universitātē, kuras uzskatu par ļoti labu bāzi un ļoti labu izglītības iegūšanas vietu, jo ir laba izglītība.
iegūstam Rīgas Tehniskajā universitātē, ir laba profesūra, ir labi mācību spēki kopumā, metodiskais materiāls tāds jau daudzu gadu desmitu laikā izstrādāts. Un paralēli es noteikti ieteiktu izmantot varbūt Erasmus programmu un uz kādu pusgadu aizbraukt, pastudēt uz ārzemēm. To noteikti obligāti es ieteiktu. Es pats neesmu studējis, tā kaut gan iespēja bija, ja godīgi. Bet es biju 2 nedēļu vasaras skolā, 3. kursā, 2 nedēļu vasaras skolā Zviedrijā. Es teikšu pilnīgi godīgi, tās 2 nedēļās es iegūtu tik ārkārtīgi daudz. Es atbraucu atpakaļ ar pilnīgi citu skatījumu pēc 2 nedēļām, pilnīgi citu skatījumu uz ļoti daudzām lietām, gan vizuāli, gan tehniski, gan prezentēšanas ziņā, redzot, kā to dara citi Eiropā. Un, teiksim, to noteikti vajag izdarīt. Un tā iespēja ir. Tas ir, jā, jo daudziem arī tagad liekas, ka Latvija jau vairs nav tik moderna un viss tas, ka nav tās iespējas varbūt tik daudz, cik varētu būt citās valstīs. Man grūti pateikt. Man ir ļoti maz pazīstamu, kuri ir studējuši tikai ārzemēs, un man ir grūti tā iztēloties. Mēs jau, es domāju, ka ja to pamat dzīvi plāno organizēt tāpatām Latvijā, ir ļoti svarīgi tomēr tad Latvijā, es domāju, ir iegūt arhitekta izglītību. Arhitekta izglītību var iegūt arī, mums ir otra augstskola, arī SEBA, kas arhitektus apmācā. Arī iesakat? Es tur biju pats 2 gadus kā lektors. Es domāju, ka jā, bet tur, teiksim, tā specifika ir drusku savādāk. Es teiktu, tur, labi, es noteikti negribu, katrā ziņā negribu, nekādā ziņā nevis negribu, bet es arī nekritizēju, bet tas ir savādāks skatījums. Tur vairāk tā kā mēģina iemācīt lielās koncepcijas zīmēt un tādu plašāku varbūt skatījumu, bet noteikti tur mazāk ir mazāks fokus uz tehniskajām iemaņām, uz tehniskajām zināšanām un prasmēm. Ja? Tā kā, principā, starp citu, ja izvēlās starp Tehnisko universitāti un arī SEBU, tad katrs var izsvērt, kas viņam vairāk ir tāds pievilcīgs. Ja? Vai vairāk tehniskais virziens, vai tāds drusku vairāk lidojums. Jā, un tādēļ nedaudz atkāpītē varbūt pastāsti, kur mēs šodien atrodamies, kāpēc tas ar tevi ir saistīts un kāpēc tas tev ir nozīmīgi. Ar lielāko prieku, starp citu. Mēs atrodamies Jūrmalā Asaros, vienā jau skaistā, es domāju, vēsturiskā vasarnīcā, tipiskā vasarnīca, piemēram, kuru es esmu 4 gadus atpakaļ iegādājies un faktiski atjaunojis. Ne tikai ar savām rokām, bet, protams, ar meistariem un tēvs man ir daudz palīdzējis, bet daudz arī pats ar savām rokām. Tā kā es to arhitektūru te praksē arī diezgan daudz izbaudu ar zāģu un urbi. Un, jā, šī ēka ir, es tā drusku smējos, tā kā mana mīļākā, tikai viņai ir 95 gadi, un es viņu mēģinu padarīt skaistāku gan no ārpus, gan no iekšpus. Bet es tā drusku pa jokam, bet, ja nopietni, tad godīgi var teikt, šo māju es esmu principā izglābis. Šī ir viena kultūrvēsturiskā vasarnīca, kur es domāju, ka es esmu izglābis, jo viņa bija grausta stāvoklī. Un pēc dažiem gadiem es domāju, ka viņai būtu diezgan dramatisks liktenis. Jā. Bet tagad taps līdz skaisti. Es ceru. Cik jau te mēs esam, man liekas, ir ļoti, ļoti skaisti. Jā, man šī ir ļoti īpaša vieta, tieši lielā mērā dēļ tā, ka es pats arī esmu daudz ieguldījis laiku un savu enerģiju, lai viņu atjaunotu. Un tas ir liels gandarījums. Un galvenais ir tas, ka man šausmīgi gandarījumu dod tas, ka vecās lietas iegūst jaunu dzīvi. Un vispār arī par to atjaunošanas procesu vai citiem projektiem, cik lielu lomu spēlē kreativitāte un pati tehnika lielos projektos? Teiksim tā. Lielos projektos, faktiski visos projektos jau gan tur ir komponenti, gan radošais, gan komponenti atkal tas tehniskais. Jā. Tādos lielos projektos, protams, teiksim, sabiedriskos projektos, tur nezinu, koncerta zāle kāda vai biblioteka, tur jābūt lielai daļai radošuma, jā, jo tur ēkai jābūt skaistai, viņai ir jābūt interesantai un tā. Bet
teiksim, atjaunošanas projektos, kā šis, kur mēs esam, nu, es teiktu, ka 90% ir tīri tehniskas lietas, lai visu izdarītu pareizi, lai izdarītu rūpīgi, lai tā ēka būtu funkcionējoša. Ja? Un tur tās tehniskās zināšanas ir vairāk vajadzīgas, teikšu, kā ir. Tāpēc arī jauniem studentiem es jau smējos, kad ir jāmācās zīmēt mezgli. Mezgli tas nespeciālistiem varbūt neko neizsaka, bet mezgli tas ir tāda konstrukcija šķērsgriežama, lai vispār saprastu, kas tajā mājā ir iekšā, no kā viņi sastāv. Tur tās tehniskās zināšanas vajag. Kā vispār arhitekts drīkst kļūdīties? Tā būsim reāli tajos projektos. Cik nopietni tas ir? Es teikšu tā. Jā, tas ir labs jautājums. Es teiktu, ka arhitekts līdzīgi kā ķirurgs nedrīkst kļūdīties. Un es teikšu, mūsu nesenā vēsturē, par Zolitūdas traģēdiju runājot, tas ir labs piemērs, ka nedrīkst. Principā nedrīkst. Ja? Un tāpēc arī tām studijām ir jāpieiet ļoti nopietni. Tādas lielas fundamentālas kļūdas nedrīkst pieļaut. Jo par to arī maz runā, cik nopietna tā tehniski ir profesija. Jā. Citiem vienkārši liekas, tas varbūt ir dizains un tur smuki visus attaisīt to visu, bet ka tomēr tur ir jāzina, kā tā māja. Tas ir ļoti pareizs un labs jautājums, un tas ir jautājums vietā. It sevišķi projektu. Mēs projektējam, arhitektam ir liela atbildība. Ja? Un mēs projektējam ēkas, kuras lieto cilvēki, un līdz ar to viņām jābūt gan noturīgām, ne tikai skaistām. Ja? Tas skaistums ir tas, ko mēs redzam, bet viņām jābūt noturīgām, viņām ir jābūt energoefektīvām, viņām jābūt labam mikroklimatam, lai cilvēks tur vesels. Jā, tā kā ļoti daudz par ko domāt ir, un līdz ar to, tā ir atbildīga sfēra. Es gribētu teikt, ka, teiksim, tā izvēloties atkal arhitekta profesiju, teiksim, ja tā no malas liekas, kas ir arhitekts, viņš faktiski tur zīmē smuki, viņš zīmē un zīmē smukas mājas. Tas radošais, tas radošais, godīgi sakot, reāli praksē, es teiktu, viņš ir kādi 10%. Varbūt es drusku pārspīlēju. Wow. Apmēram, labi, 20% ir radošais. Pārējais viss ir tehniskas zināšanas. Ir reāli rutīnas darbs, zīmēšana, rasēšana, projekta saskaņošana. Kur arī nekā radoša nav. Tas ir tīri, godīgi sakot, tāds nepatīkams darbs. Un pēc tam, saskaņošana, noformēšana, pēc tam, darbs būvē, kur atkal ir darbs ar celtniekiem. Principā, tad to visu atsajājot, labi, paliksim pie 20% plus mīnus, bet tā kā nevajag sabīties. Godīgi, katrā tajā darba posmā es tā vismaz uzskatu, ka ir sava daļa gandarījuma. Ja? Kas ir jādara, un ir tā garoziņa arī profesijai, jebkurai. Un tad, kad tu to garoziņu apēdzi, tad ar īpašu garšu var izgaršot to radošo, to patīkamo, ja? Uzzīmēt tās skaistās fasādes, uztaisīt to skaisto interjeru. To, ko mēs reāli redzam, to, ko mēs taustam. Tā kā, jā. Un kā ir sastopoties arī ar izdegšanu? Tas bieži ir diezgan liels faktors tādos darbos. Kā tu ar to menedžē? Tas ir, es teikšu godīgi, arhitektiem tas ir iespējams diezgan izteikti arī. Atkal atgriežoties pie tā, ko es minēju, kad profesija paņem daudz laika. Tas nav 8 stundu darba laiks, ja tu gribi. Tad tas projekts ir jāizdomā, tev viņš ir galvā, tev viņš ir reāli jāuzrada, jāuzģenerē. Man ir paveicies kaut kā tikt ar to galā, kaut gan es teikšu godīgi, laika posmā no 22, 25 gadiem līdz 40 gadiem es ārkārtīgi intensīvi esmu strādājis. Vēlie vakari, pa naktīm bišķi arī. Kur tu smelies tās idejas? Kā tas nāk? Vai ir vispār bijis tā, ka reāli nav ideju, ka nav ne jausmas, kas un kā un ko? Tās idejas, faktiski ir tā, ka es tā uzskatu, ka tev jābūt visu laiku drusku tādam, kā es saku, tādam
tādam ideju portfelītam visu laiku kaut kur galvā iekšā drusku. Ja? Nezinot, pat kurā brīdī tev viņu vajadzēs likt ārā, ja? Bet, respektīvi, tādā ideju bāzei. Un otrs jābūt ir iedvesmai visu laiku, es domāju. Man gan par to radošo ir tā, man sieva jau smējās, viņai es teicu, man dažreiz ir tā, ka katrā projektā man ir 3 dienu radošās krīzes posms. Tas ir tad, kad es 3 dienas neesmu runājams, labāk ar mani nekomunicēt, jo es ļoti intensīvi galvā ģenerēju kaut kādas idejas, kā tai mājai vajadzētu izskatīties. Respektīvi, to 3 dienu laikā viņš tā kā izkristalizējās. Un es tiešām esmu konstatējis, priekš manīm tās tiešām ir 3 dienas, kuru pirmā dienā nekas nesanāk, otrajā nesanāk, un tad 3. dienā ir tā kā tāda svētība, kad viss saliekās tik smuki kopā, un beigās es jūtu, es esmu izdomājis, tas ir riktīgais. Un tas viss tā kā notiek galvā? Galvā. Nopietni? Galvā, jā. Wow. Bet faktiski jau visu laiku ir jāskatās, ir jāvēro arhitektūra, gan pašmājās, gan pasaulē, jāceļo, jāsmeļās iedvesma. Visu laiku faktiski tas ir nemitīgs process. Bet īstenībā tiešām ceļošana varētu būt tāds ļoti labs faktors. Noteikti. Tu arī daudz ceļo? Es neceļoju ļoti daudz, bet, godīgi sakot, ja pāris reizes gadā noteikti es kaut kur aizbraucu. Nenoteikti kaut kur skatīties specifisku arhitektūru, bet viņi jau ir visur klātesoši. Tāpat kādu smuku māju sanāk paskatīties, un tad kaut kur tas nosēžās viss. Es tā klausos, tad nemaz nav bijis tāds tiešām kritisks krīzes brīdis, ka pilnīgi... Man? Jā. Paldies Dievam, nav. Cik forši. Krīzes brīdis nav īsti bijis. Man profesionāli, krīzes brīdis. Man profesionāls krīzes brīdis faktiski varbūt pat ir bijis, bet savādākā ziņā. Es 2006. gadā uzsāku, kā jauns čalis, uzsāku savu uzņēmēju darbību, atvēru savu biroju kopā ar kompanionu. Un mēs ļoti labi uzsākām. Tā kā raķetes gājām augšā un piedalījāmies konkursos un visu. Un pēc 3 gadiem pienāca lielā finanšu krīze 2009. gadā. Laikam, ja godīgi, tā bija man arī krīze gan personīgi, gan psiholoģiski, jo vairs nebija projekta. Es biju paņēmis milzīgu kredītu. Un līdz ar to, vispār tā bija. Jā, bet paldies Dievam, tā nebija krīze, kas man kaut kādā ziņā būtu sagandējusi veselību. Jā, bet tā psiholoģiski bija. Jā. Man nācās arī daļai likvidēt to firmu un principā pilnībā mainīt savu profesionālo dzīvi, kas gan pēc tam noregulējās viss, un arī finanšu lietas noregulējās, bet Tad ir arī tie kritiski, nevar tu man atgādināja, taisnība. Jā. Bet tas ir labi arī par to ieminēties, ka ne viss ies kā sviestā, vai ne? Un ka tas ir tikai tā motivācija atkal celties atpakaļ augšā. Jo redz, arhitektam ir tā, ka arhitekts ir atkarīgs no klienta, no pasūtījumiem. Ja? Un tie pasūtījumi, viņi jau nav tā konstanti, ka visu laiku viņi ir. Te viņi nav. Ekonomika iet augšā, piemēram, tad ir tā, ka tu nevari visus pasūtījumus paņemt un uzģenerēt. Un tad ir tā, kā es minēju, kad uznāk krīze un tev vairs nav ko darīt. Jā. Bet ēst gribās arī tad, un ģimene ir jābaro arī tad. Un tad līdz ar to, kaut kā jāmēģina visu laiku ir balansēt un mēģināt, balansēt tos projektus tā, lai varbūt arī kaut kādu atliekot, teiksim, kaut kādu rezervi, lai tev ir ar nebaltai dienai. Jā. Kā vispār nav grūti dažkārt ar pašu klientu sastrādāties, kā var pielāgoties varbūt viņa vēlmēm un kas varbūt pat tev neliekas pareizas? Jā, ir tā, darbs ar klientu ir viena no profesijas sastāvdaļām, tas ir fakts. Es teiktu tā, pirmkārt arhitektam ir jāmāk klausīties, jo arhitekts faktiski no klienta vēlmēm rada to ēku, vai to vidi, vai tam līdzīgi. Līdz ar to ir maksimāli
Ir jāspēj uztvert un izvilkt ārā no tā klienta, cik iespējams daudz informācijas. Ja? Man lielākoties tas kaut kā izdodas, jo es mēģinu iespējami ieklausīties. Es cenšos arī kaut kā sajust tās klienta vēlmes lielākoties, ko viņš grib. Jo neviens klients jau tev priekšā neko neuzzīmē parasti lielākoties. Viņš vienkārši izstāsta, kāda viņam ir ģimene, kam viņš būvēs māju, piemēram, cik istabas vajadzēs, kādas viņam ir vizuālās vēlmes un tam līdzīgi. Lielākoties man ir izdevies, kā es minēju, tā kā to uztaustīt tieši šī iemesla dēļ, kad es tā kā mēģinu maksimāli iedziļināties un sajust klientu. Bet es nevaru teikt, man ir bijuši daži klienti, ar kuriem ir bijis grūti sastrādāties. Neslēpšu. Man ir bijuši kādi 2 vai 3 klienti, ar kuriem es esmu draudzīgi, protams, bet vienojies, ka mēs ejam atšķirīgus ceļus. Ka nebūs. Tas ir mazāk komunikācijas dēļ, bet lielākoties laikam jāatzīst tādas varbūt lielā mērā vizuāli estētiskās izpratnes dēļ. Vienkārši klients vēlās kaut ko tādu, kas man liekas nebūs labi. Nebūs labi. Es neizbaudīšu to darbu. Tā māja beigās nebūs ne skaista, ne gaumīga, teiksim tā. Tā, godīgi. Un, ja galīgi, tad tiešām nevar to kompromisu pa dizainu izveidot to kompromisu, tad ir labāk vienkārši... Es teiktu, jā. Teiksim tā, klienti ir dažādi, arhitekti arī ir dažādi. Jā. Arhitekti arī strādā dažādos stilos, jā. Viņam dažādas sajūtas. Un es teiktu, to ir ļoti ieteicams jau pašā sākumā, jau es teiktu, varbūt pirmajā tikšanās reizē jau varbūt uztaustīt, sajust, vai būs vai nebūs, jā. Un, ja nebūs, es teiktu, nevajag mocīties ne pašam, ne arī pasūtītājiem. Ja? Nevajag mocīties, nevajag pat uzsākt varbūt to projektēšanu, ja tu jūti, ka kaut kādu iemeslu, vai komunikācijas ziņā, vai attieksmes ziņā, vai uzskatu ziņā, ka tā sadarbība neveidosies, tad varbūt jau labāk ir pašā sākumā arī draudzīgi šķirties. Jo būs cits arhitekts, kuram atkal varbūt sapasēs ar to klientu. Protams, jā. Jā. Kā vispār var sākt jauni arhitekti veidot šo portfolio savu? Kā meklēt tos projektus, kā iesaistīties? Ir tā, kad jaunajam arhitektam kā māceklim, kā roda māceklim, kā senākos laikos, viņam kādu laiku ir jāpraktizējās pie kāda no arhitektiem, kura metodas zināšanas viņš plēnām pārņem. Es teiktu tā, protams, kad uzreiz pēc universitātes pabeigšanas neviens nav pilnīgi gatavs tūlītās iet un savu praksi, es domāju, uzsākt. Jo tāpēc arī ir 2 gadi pēc universitātes pabeigšanas vismaz ir jānostrādā, un tikai tad tu vari pretendēt uz certifikātu. Līdz ar to ir jāpaiet kaut kādam laikam praksē, ka tu apgūsti profesiju tieši praksē, ja, ko tas nozīmē. Jo viens ir tas, ko māca skolā, un otrs ir tas, kas notiekās realitātē. Teiksim tā, un tās ir drusku atšķirīgas lietas. Ja. Līdz ar to, es teiktu, ka ir vienkārši jāpraktizējās jāiet kādā, nezinu, lielākā birojā, varbūt arī mazākā birojā, varbūt individuāli pie kāda arhitekta. Tās iespējas pie pašiem projektiem tik klāt, tad ir vairāk strādājot tieši. Es domāju, ka jā, tas veidojās kaut kā organiski. Teiksim, tu strādā kopā ar kādu arhitektu kā palīgs. Vienā brīdī viņš jau droši vien sajūt, ka tev var uzticēt vairāk un tev var iedot kādu nelielu objektiņu jau pašam tā kā no sākuma veidot. Un tad tu vari viņu jau sākt, kā saka, uzņemties kā patstāvīgs arhitekts. Tas tā iet soli pa solim. Man godīgi sakot, bija ļoti līdzīgi. Man pirmais darbs bija maketētājs. Es griezu vienkārši maketus mājā, 2. kursā. Pēc tam es biju lielā birojā un tur jau strādāju pie lielākiem projektiem jau kā arhitekta palīgs. Pie vadošā arhitekta. Un pēc tam jau es vienā brīdī jūtu, ka es esmu
gana drosmes saņēmies un zināšanu, ka tad es jau nokārtoju certifikātu un sāku uzņemties pirmos darbus pats. Jā. Un tad, godīgi sakot, tad tā lieta aizgāja. Varbūt tad vari pastāstīt tieši piemēram par saviem tiem top 3 saviem projektiem, vismīļākajiem, piemēram, kam tu dotu 3., 2. un 1. vietu, kas sirdī riktīgi. Labi, teiksim tā. Mans lielākais un redzamākais projekts ir 14 stāvu biroja ēka Skanstas ielā, kas bija kādreiz, kurā nesen vēl bija ABLV banka. Jā, iekšā tā saucamais Jupiter centrs. Man mājās stāv makets, un ar to projektu es lepojos. Un to man lielā birojā, kā jaunam zaļam gurķim, es tā smējos, tiešām man bija iespēja, jo viss apkārt bija būvniecības bums, un man bija iespēja kā jaunam čalim tikt pie tāda liela projekta. Tas tiešām liels projekts ar 2 apakšzemes stāvvietām, un viņš arī ieguva, ja nemaldos, 2014. gadā arī vairākas atzinības. Otrs projekts, ko es gribētu noteikti atzīmēt, ir biroja ēka Rīgas industriālā parkā, kas ir pirmā zema enerģijas patēriņa biroja ēka Latvijā. Tur man arī diplomiņš stāv. Jā, par to es lepojos. Jā, man arī ir Rīgas pašvaldības atzinības par to. Tā kā, jā, tas bija tiešām tāds energoefektivitātes paraugu projekts, kur liela nozīme ir arī pasūtītājiem. Jā, kas tiešām ir ļoti veiksmīgs. 3. projekts. Grūti pateikt par 3. projektu, tad man jāpadomā ir. Man ļoti mīļš ir šis projekts. Ja godīgi sakot, es laikam vienīgais es diemžēl vairāk pa vizualizācijām pagaidām nevaru parādīt, jo man pašlaik vēl ir diezgan daudz ko darīt, bet tas, kas, man šis laikam liktu 3. vietā. Bet man ir ļoti daudz privātu mājas un atjaunošanas un pārbūves un daudz citu projektu arī, jā, kas ir salīdzinoši labi. Vai varbūt ir kāda kļūda pašas karjeras sākumā, ko tu veici, vai ko tu darītu citādā, ko ieteiktu citiem jauniešiem? Jā, laikam ir. Es to esmu domājis. Es šo jautājumu godīgi sakot nezināju, ka viņš būs, bet es par to domāju vienkārši pats fonā sev, ko vajadzētu darīt labāk un ko es esmu darījis nepareizi. Un es teiktu tā, ka es kā jauns arhitekts, es esmu komunikācijā ar vairākiem labiem klientiem. Es biju, vienkārši sakot, es biju pārāk lecīgs. Pārāk lecīgs un pārāk tāds, respektīvi, es gribu teikt tā, arī arhitekti, kas ir pabeiguši tehnisko universitāti un ar lielām ambīcijām un viss un galva augšā, tā tam ir jābūt, bet arhitektam principā ir jābūt diezgan komunikācijā piezemētam un viņam nevajag teikt, es te esmu arhitekts un būs tā. Šitā es esmu mēģinājis vairākas reizes, un klienti no manīm novērsušies. Un es pats esmu to kļūdu sapratis. Arhitektam visas dzīves laikā ir jābūt piezemētam, iejūtīgam, jāspēj uzklausīt klients, iedziļināties viņa vēlmēs, un pēc tam ķerties pie darba un iespējami labi uzģenerēt to skaisto māju. Es teiktu tā, jā. Tas man vairākas reizes ir traucējis, un es esmu no tā pats mācījies, un šobrīd es izturos un teiksim, mana saskarsme ar klientiem ir savādāka. Es domāju, tas ir arī būtiski jauniešiem, ko ņemt vērā, kad var vismaz izvairīties. Jā. Un kādas prasmes mūsdienās vispār ir svarīgas kā arhitektam? Vēl tā noteikti ir tā komunikācija, ko jūs minējāt, tāda laba piezīmēta. Kādas vēl varētu būt prasmes? Prasmes ir, pamatā jau, godīgi sakot, ir tās prasmes, kas arhitektam ir jāliek lietā ikdienas darbā. Tā tad ir jāpārzina, tā tad jābūt labai ģeometrijas izpratnei, labai formveidas izpratnei, jāspēj, jābūt datorprasmēm ar beigās, jā, un telpiskai spējai strādāt ar telpiskām programmām, trīsdimensionālām. Jā, tas, protams, tās ir pamatlietas. Jā. Un kādas īpašības var būt vairāk pašam cilvēkam? Es teiktu, laikam 2.
galvenās. Radošums. Radošumam jābūt visu laiku. Tam vēlmēja radīt kaut ko, vēlmēja radīt, jo cilvēki ir dažādi. Ir cilvēki, kas nav nemaz sevišķi radoši. Viņi ir vairāk tādi izpildītāji, teiksim, un vēlmēja radīt kaut ko, jo arhitekts jau rada tukšā vietā faktiski tikai no klienta uzdevuma un vārdiem, un tālāk viņš jau to visu ģenerē. Un otra lieta, es laikam teiktu, ir jābūt pacietībai. Ļoti lielai pacietībai ir jābūt arhitektam, tāpēc, ka tie projekti, tas nav tā kā paņemt zīmolu un uzzīmēt skaistu zīmējumu. 1, 2 gatavs, vai ne? Arhitektam tie projekti, viņi top ilgi. Cik ir ilgākais, cik tu esi pavadījis pie viena projekta? Es ceru, neviens klients tagad šito neklausīsies, jo viņš pie maniem nepasūtīs projekts. Bet laikam, kad ir 4 gadi vai 5. Wow. Jā, bet tie ir lielie projekti. Jā. Viņi iet lēni. Tās nav privātmājas. Privātmāja potenciālie klienti nestraucties. Privātmājas bet nē, tiešām, bet to pacietību vajag, jo tu neredzi uzreiz to gala rezultātu. Tu tikai zīmē, sēdi pie tā datora. Es tagad drusku pārspīlēju, bet apmēram tā dažreiz ir, un tu zīmē, un tā māja netop jau viņa momentā. Klientam ir vajadzīga naudu sakrāt, un varbūt daži projekti vispār nerealizējās. Bet toties, tad, kad viņi realizējās, tad, kad tu ieraugi to, ko tu esi ģenerējis savā galvā un beigās datorā, ka tas top dabā, tā ir fantastiska sajūta. Tās sajūtas dēļ, es uzskatu, ir vērts izvēlēties šo profesiju. Tas ir tā kā tavs bērns dzimst, tavs... Nē, tiešām, tu ieraugi, wow, tas tiešām tik skaisti, kā tu esi iztēlojies. Tā. Un varbūt kāds padoms, kā vispār kļūt par atpazīstamu arhitektu, ka varbūt tie ir sociālmēdījos, ir labi likt tos darbus, vai tie ir svarīgi veidot kontaktus savstarpēji. Kāds būtu tāds viens paņēmiens citiem? Viens paņēmiens ir ļoti daudz strādāt. Jā, bet tā ir ļoti daudz strādāt. Bet labi, protams, ka savi projekti ir jāpopularizē. Man ir mājaslapiņa tāda pieticīga, tāda mājaslapā, sociālie tīkli, protams, jā. Bet pamatā jau godīgi sakot vislabāk laikam runā tie realizētie darbi, kurus klientam var parādīt un aizmirst. Tad būtiski ir strādāt vienkārši. Tieši pie tā mēs nonākam. Jā. Un tas tagad ir tāds ļoti interesants un aktuāls temats tagad – mākslīgais intelekts. Vai tev liekas, ka tas varētu atvieglot arhitekta darbu, vispār varbūt aizstāt arhitekta profesiju? Kā tu redzi mākslīgo intelektu? Jā, tas ir interesants jautājums. Es par to drusku esmu domājis, bet es teikšu godīgi, es pagaidām neredzu, kā viņš... ja mēs runājam pa bažām, kad mākslīgais intelekts varētu pilnībā aizvietot arhitekta darbu, un tad attiecīgi arhitektiem nebūs ko darīt vairāk, es pagaidām to neredzu. Jo arhitektūra, ēka, teiksim, katrā konkrētā vidē, tie parametri, kuriem ir jāpielāgojas, un tie kritēriji, viņi ir tik ļoti daudz, es domāju, ka to nav iespējams ar mākslīgo intelektu uzģenerēt. Piemēram, ēka vēsturiskajā vidē, kur mums, teiksim, UNESCO zonā, kur vecpilsētā, tur ir tik ārkārtīgi daudz parametru, neskaitot vizuālos, neskaitot pat pasūtītāju uzdevumus, bet parametru, kuros ir jāiekļaujas, to nevar aizvietot, es domāju, ar mākslīgā intelekta palīdzību īsti. Mākslīgais intelekts varbūt var uzģenerēt kaut kādus abstraktus klucīšus, ja kaut kur, nezinu, pļavā, kurus varētu... Varbūt ar dizainu tieši varbūt tas varētu. Varbūt. Bet man grūti spriest, arī es negribu būt varbūt pārāk optimistisks, jo tā sfēra ļoti attīstās. Es domāju, es ceru, ka tas varētu attīstīties tā, ka mākslīgo intelektu kā tūlu, kā līdzekli varēs arhitekts izmantot savā darbā, ka tas viņam varētu palīdzēt, nevis viņa darbu aizvietot. Jā. Es ceru, ka tā tas varētu būt. Tas būtu labākais iznākums, jo ir daudzas profesijas, kuras īstenībā diezgan tagad sāk uztraukties, kad aizvietos viņam vienkārši darbu, tas mākslīgais intelekts. Tāpēc bija interesanti parunāt, kā tas ir, kā jums arhitektam. Pagaidām šobrīd arhitektu ikdienas datorprogrammas
faktiski neizmanto mākslīgo intelektu, tur tāda komponenta nav. Vismaz es viņu neizmantoju, cik zinu, arī mani kolēģi nē. Līdz ar to tā ir vēl nākotne. Un atkal atgriežoties pie visām tām ēkām, tā nav bijušas tādas izteiktas nesaskaņas, ka, piemēram, tu tagad uztaisi dizainu, un celtnieki saka, galīgi garām, mēs nemaz tādu negribam. Celtnieki jau arhitekti vienmēr lamā, tas ir pilnīgi skaidrs, kaut ko sadomājušies, tur pie galda zīmējot savās galvās kaut ko, un mums tagad tas viss ir jāuzbūvē. Bet, jā, teiksim tā, ka tas ir arī arhitekta kompetences un profesionalitātes jautājums, ja godīgi. Viņam tas projekts ir jāuzģenerē tāds, kādu beigās varēs uzbūvēt. Ja? Līdz ar to es personīgi neesmu arhitekts, kurš dzīvo kaut kur stratosfērā. Es esmu tāds drusku laikam vairāk piezemēts, un es projektus ļoti tehniski pārdomāju tiešām, lai būtu tā, kad es ar garantiju varu nodrošināt, ka viņu varēs normāli realizēt. Jā, neietverot tādus kaut kādus baigi crazy risinājumus. Jo es arī tieši par to domāju, cik forši bija, ka jūs teicāt, ka jūs arī pats ņematies, ne tikai dizainē, bet šodien. Jūs arī zinat, kā tas ir. Jā, tieši tā. Jums nebūs tāds, iedomas daudz lielākas nekā reāli var. Starp citu tieši tā, un arhitektiem, godīgi sakot, studējot, es nezinu, vai tas tā ir, bet katrā ziņā viņiem būtu obligāti kāds laiciņš jāpastrādā ar zāģi un urbi, arī dāmām. Drusciņi. Vai dāmām kaut ko savādāk, nezinu, kaut vai maketus griezt, kas arī drusku attīst to tektonikas sajūtu un tā. Bet vajag to obligāti. Vajag vismaz kaut nedaudz piedalīties celtniecības procesā. Es nezinu, kaut vai nokrāsojot kaut ko, kaut vai iesitot naglu. Tādā veidā ar savu roku sajūtot materiālu. Ja? Nevis tīri teorētiski, mēs pabeidzām universitāti, tad mēs esam lieli arhitekti. Un tāds noslēdzošais jautājums, kas būtu tāds, ko tu ieteiktu topošiem arhitektiem? Tāda viena atziņa, ko tu varbūt būtu gribējis dzirdēt? Es teiktu tā, mīliet dzīvi, mīliet un vēlaties veidot vidi skaistāku, un tas ir arī galvenais vadmotīvs, kas caurvīja arhitektūras profesiju un izvēlēties studēt arhitektūru. Lieliska profesija. Super. Es domāju, ka tiešām saruna bija ļoti noderīga tieši topošajiem studentiem, kas apsver to, jo mēs diezgan detalizēti izgājām tiem procesiņiem visiem cauri un kā tas ir vispār būt par arhitektu. Tā kā tiešām paldies tev šodien, ka atverēji laiku. Arī no manas puses par iespēju. Un paldies skatītāji, ka klausījies. Neaizmirsti mums piesakot un tiksimies nākamajā reizē.